Cienījamie draugi un kolēģi, mēs šodien esam pulcējušies Latvijas kara muzejā, kas stāsta par mūsu pagātni, par mūsu zaudējumiem, arī ciešanām un uzvarām. Es domāju, tāpēc šī ir ļoti simboliska vieta, jo muzejs parasti ir par kaut ko bijušu, tā ir pierasts parasti. Un mēs ļoti ceram, ka šis nav muzejs par kaut ko, kas varētu būt nākotnē. Mēs visi šomēnes atzīmējām, pieminējām 33. gada dienu kopš barikādēm, kad mēs paši, vienkārši ļauži no visiem Latvijas novadiem, devāmies uz Rīgu. Es biju skatītāju lomā, es vēl biju bērns. Bet drosmīgi cilvēki devās uz Rīgu aizstāvēt Latviju, sargāt Latvijas televīziju, radio, Latvijas demokrātijas sirdi, Latvijas republikas Saimu un citus objektus. Ar visu, kas bija par rokai. Traktoriem, ar lāpstām, ar ugunskuriem, ar siltām maizītēm, ar rūpīgām dāmām, kas pienestēja. Un mana spilgtākā atmiņa no barikādēm ir 20. janvāra vakars ap 10, kad Juris Podnieks bija teicis paziņojumu. Un tā bija mana mamma, kur sāka nežēlīgi raudāt, un es viņas acīs redzēju ļoti liels sāpes. Un es kā bērns toreiz piegāju klāt, un viņai teica, mamma, kas noticis? Viņa neizsakāmām sāpēm teica, dēliņa, mans draugs, sirds draugs, Andrītis ir miris, viņu nošāva. Ir pagājuši 33 gadi, jau modernākā veidā WhatsApp grupā man draugi no Ukrainas ieliek ziņu, ka mūsu draugs Žeņička ir miris. Viņu nošāva. Tie ir divi dažādi laikmeti, divas dažādas zemes, uz kuriem krituši ir Andris Slapiņš un Žeņa, Jevgens. Bet slepkava ir viens un tas pats. Laiks ir pagājis, bet pēc būtības apdraudējumi nav mainījušies. Tāpēc mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam šobrīd pavisam citā laikmetā, kur vairs nav vārdam nozīmes, dotam solījumam, parakstītām deklarācijām, starptautiskajiem līgumiem. Tas viss tiek ignorēts, un faktiski mēs esam situācijā, kad dominē spēks, nežēlība, vienā vārdā sakot, reāla politika. Un tāpēc tieši šobrīd izšķiroši svarīgi ir atrast tos cilvēkus, kuri ir nevis birokrāti, pieraduši jau pie šī 20 vairāk gadus, pie šī raitā, tāda, bet lēnā rituma, apspriedēm, diskusijām, varbūt apspriest, ko var darīt, varbūt kādus birokrātiskus dokumentus. Mums vajag identificēt tos, kas parāda, ka ja ir situācija, viņi ir pirmie, kas dodas uz Rīgu, ceļ barikādes, rīkojas, organizē, izdara visu, kas ir iespējams, lai nodrošinātu mūsu Latvijas valsts, mūsu Eiropas, mūsu Latvijas cilvēku, Eiropas cilvēku drošību, lai spētu to visu aizstāvēt. Tie cilvēki, kuri ir ar karstu sirdi, bet ar vēsu prātu. Tie cilvēki, kuri ir ar drosmi un apņēmību. Varbūt bez kakla saites, varbūt darījuši kaut ko citu kā politika iepriekš, bet kuriem ir deksme, milzu patriotismus, stāvēt, aizsargāt brīvību, demokrātiju, neatkarību, aizstāvēt mūsu vērtības un principus. Pat tad, ja ir pilnīgs pretspēks. Un tieši tāpēc, mīļie draugi, šis ir īstais laiks uz Eiropu doties kā vienai veselai komandai, apvienotajam sarakstam, kurš tieši ir radies tikai un vienīgi spējuši apvienoties gudri, talantīgi,
spējīgi un drosmīgi cilvēki, ar skaidru morālo kompasu un skaidrām vērtībām un principiem, spējuši apvienoties, lai vēl vairāk turpinātu apvienot cilvēkus vienā lielā komandā, kas ir spējīga aizstāvēt Latvijas valsti, ne tikai kā tolaik pie ugunskuriem barikādēs, bet arī Saeimā un nu jau arī Briseles sarežģītajos gaiteņos, kuri redz skaidrāk, redz lietas no malas, arī tie, kas jau tur ir bijuši, un kas spēj savu deksmi un ugunskura aiznest līdz Briseles gaiteņiem. Un tāpēc apvienotais saraksts. Mēs esam dažādi politiskie spēki, kas ir apvienojušies vienā. Tā ir Latvijas reģiona apvienība, kas ir sakņota visos Latvijas novados, tuvu pie cilvēkiem, saprot cilvēku vajadzības, sadzird un sajūt viņus. Tā ir Latvijas zaļā partija, kas ir dibināta vēl pirms mūsu valsts neatkarības atgūšanas, kas iemieso šos barikāžu principus, vērtības, kāpēc mums izdevās atjaunot Latvijas valsti. Un galvenais, iemieso arī spēju rūpēties par dabu, par ilgtspēju, aizsargāt dabu un šo aizsardzības instinktu paturēt savā politikā. Tāda ir zaļā partija. Tā ir Liepājas partija. Liepāja vispār ir īpaša vieta Latvijas vēsturē. Kā mēs zinām, tad Liepājā tieši no Liepājas tika vadīta Latvijas valsts uz kuģes ar rātoru. Un tie ir daudz cilvēki, kas nav nevienā no šīm partijām, kas ir nākuši un turpina nākt mūsu komandā, lai radītu vienu lielu spēku, kas rūpētos un aizstāvētu Latvijas brīvību, neatkarību, demokrātiju, Eiropas un Latvijas vērtības un skaidri redzēt to, kā nacionālās intereses Eiropā iznest ar jaudu spēku, pašcieņu un godu. Tāpēc man ir ļoti liels prieks šodien zālē redzēt visus mūsu Eiroparlamenta komandas kandidātus. Un tagad vārds Latvijas zaļās partijas priekšsēdētājam Edgaram Tavaram un līdzās arī kā apvienotā saraksta līdzpriekšsēdētājiem. Lūdzu, Tavarkungs. Cienījamās dāmas, godātie kungi, apvienotais saraksts izveidojās pirms nedaudz vairāk kā pirms pusotra gada, jo karš visu mainīja. Karš lika zaļajiem aiziet no apvienības, kurā ir neskaidri partneri ar vienu pozīciju slēgtās sanāksmēs un ar citu pozīciju publiskajās runās. Karš mainīja to, ka mēs apvienojāmies līdzīgi domājoši. Un kā mēs redzam, katru dienu lasot ziņas, šī situācija nav uzlabojusies, taisni otrādi. Situācija Ukrainā un Eiropas, arī mūsu valsts vadības, maigi izsakoties, neskaidrās pozīcija Latvijai drošībai būtiskos jautājumos ir neskaidra. Mēs bieži laipojam. Mēs sakam vienu, bet tāpat laikā uz Briseli sūtam politiķus bez absolūti jebkāda politiskā svara, lai novērstu draudus arī Latvijai. Mēs bieži vien liekam kādas sīkas intereses, šodienas intereses augstāk nekā mūsu valsts vērtības. Edvards pieminēja šo barikāžu laiku. Un nevelti mēs esam šodien arī šeit Kara muzejā, par to arī mūsu saraksta līderis pastāstīs kādēļ. Un mums ir jābūt gataviem. Apvienotais saraksts, gatavojot sarakstu Eiroparlamenta vēlēšanām, nav turējies pie principa, ka kādam kaut kas pienāktos, jo viņš būtu partijas vecbiedrs, vai viņš ilgstoši būtu bijis Latvijas politikā, vai viņš smuki ir 5 gadus iepriekš dzēris dārgu vīnu, smalkos uzvalkos un lielās ar saviem diplomiem. Un pusgadu pirms vēlēšanām reklāmas kampaņā stāst, kā viņš ir, cik ietekmīgs. Latvijai uz Eiropas parlamentu ir jāsūta darītāji, tādi, kas var nest Latvijas vārdu Eiropā. Mums ir jābūt pietiekoši spēcīgiem pašiem,
būs stipra Latvija, būs stiprs NATO, būs stipra Eiropas Savienība. Mums nav jāgaida, kāda būs nostāja jaunam Amerikas Savienoto Valstu prezidentam NATO pierobežu sakarā. Mums ir jābūt stipriem pašiem. Ja mēs būsim stipri paši, gan ekonomiski, gan pilsoniski, gan militāri, ar Latviju viss būs kārtībā. Apvienotais saraksts veidojoties bija atvērti cilvēkiem, profesionāliem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem. Mēs tādi esam aizvien. Mēs sarakstu līderos sūtam darītājus. Cilvēkus, kuri ar savu darbu un ar savu nelokāmo nostāju ilgā laikā parādījuši, ka viņi var izdarīt darbu, nevis tikai runāt smukas runas. Tāpēc apvienotā saraksta pirmais numurs Eiropas parlamenta kandidātu sarakstā ir Reinis Pozniks. Labdien! Smukas runas tiešām nav mans, bet es mēģināšu. Droši vien, ka daudziem ir jautājums, kāpēc? Kāpēc politikā, kāpēc šobrīd, kāpēc Eiropas parlaments? Bet tur atbildi gaužām vienkārši 2 gadus, gandrīz 2 gadus. Dienā es redzu, kā Latvijas sabiedrība nesautīgi dara visu, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt, taču, lai kā mēs gribētu palīdzēt vairāk un lai kā nemazinās gatavība ieguldīt darbu tajā visā, taču resursi mums ir tik, cik ir. Neesam mēs, diemžēl, tik turīgi, kā gribētos, un, protams, ka resursi sāk izsīkt. Un tāpēc vienā brīdī nobijos, ka es attapšos mūsu Jaunmārupas pļavā. Vienīgais, ko es varēšu darīt, ir paust sašutumu internetā par Eiropas lēnīgumu. Bet bail jau ir tikmēr, kamēr nav skaidrs, ko darīt, un tāpēc arī radās pārliecība, ka šis ir īstais brīdis, lai dotos Eiropā un nestu tur to pašu pārliecību, ko nes Latvijas sabiedrība par to, kas būtu darāms Ukrainas uzvarai un visai Eiropas un Latvijas drošībai. Šobrīd mēs esam kara muzejā, kas ir ļoti simboliska vieta. Diemžēl šī muzeja ekspozīcija papildinās joprojām. Arī nākot iekšā jūs redzējāt vienu no Twitter konvoja automobīļiem, kurš diezgan ilgi pat nokalpoja visā frontes garumā. Arī šeit Orlen drons, orku, kas daudz posta nodara tur. Un šeit jūs redzat tukšu pagaidām ekspozīciju, kur cerams tāda arī paliks, bet tas vai tas tā būs, lielā mērā būs atkarīgs tieši no nākamo 5 gadu lēmumiem, ko pieņems Eiropa, jo ir pagājuši 2 gadi, un nekas neliecina, ka Eiropa šos riskus uztvert pa īstam nopietni vārdos. Protams, visi saka, kas ir jāsaka, bet ar tiem darbiem īsti nesokās. Un man ir tāda sajūta, ka ne līdz galam Eiropa apzinās šo jauno realitāti. Un tā ir realitāte, kurā, lai nosargātu visas šīs Eiropas vērtības, kas gadu desmitiem ir veidotas un attīstītas, ir nepieciešams spēks. Jo spēks ir vienīgā valoda, ko saprot mūsu agresīvais kaimiņš, kurš nekur neliksies, un tā ir vienīgā valoda, kur viņš respektē. Un mēs, sevišķi Latvija, kopā ar vēl vismaz 6 valstīm, esam šīs potenciālās frontes līnijas pirmrindnieki, pirmie, kas uzņems sitienu un kas mūs arī šobrīd nostādā daudz. Mēs kļūstam mazāk konkurētspējīgi arī dēļ savas šīs lokācijas, jo, protams, ka gan investori, gan uzņēmēji ir ļoti rezervēti šobrīd skatās uz šiem reģioniem, kuri ir potenciāli apdraudēti. Un tāpēc nākamie 5 gadi ir ārkārtīgi izšķiroši tieši Eiropai vispār, un ir svarīgi pieņemt lēmumus, kas padarīs Eiropu stiprāku, kā mani kolēģi minēja, īpaši Eiropas pierobežu. Un
mēs šajā ziņā neesam vieni. Mums ir pilnīgi noteikti daudz potenciālo partneri, vairāk ar tieši tādām pašām problēmām, kādas šobrīd ir mums un ar kuriem kopā mēs varam izcīnīt šo te pierobežas un arī visas Eiropas stiprināšanu. Protams, ka ir naivi domāt, ka tur viens vai divatā var kaut ko ārkārtīgi stipri mainīt Eiropas lietu kārtībā, tāpēc šie 5 gadi ir īpaši svarīgi, un tas, ko mēs varēsim vai nevarēsim izdarīt, būs atkarīgs no tā, vai visi deputāti, kas ir ievēlēti no Latvijas, spēs apsēsties pie viena galda, salikt plānu, kas mums tur ir jāpanāk un to realizēt. Jo 20 gadus mēs varējām uz Eiroparlamentu skatīties kā uz elitāru dāmu un kungu klubiņu. Dod Dievs, lai pēc tam 20 gadus varētu skatīties tāpat. Bet šos 5 gadus ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt pareizos lēmumus, lai Eiropa kļūtu stiprāka un šīs Eiropas vērtības nosargātu arī nākamajām paudzēm. Protams, viens nav karotājs, neviens to nezina labāk par mani, lai 2 gadus simtiem cilvēku kopā mēs daram, ko varam, lai atbalstītu Ukrainu, un es ļoti labi zinu komandas nozīmi. Katram mums ir savi plusi un mīnusi, un mēs esam dažādi, un tieši šī dažādība arī ir spēks viens otru papildinot. Var darīt lielas lietas, ja vien vērtības un mērķi ir vienoti. Tā kā tagad iepazīstināšu ar komandu. Sarakstā tātad numur 2 būs cilvēks no Latgales, kurš ir Saeimas deputāts, bet es zinu, ka viņš ir arī ārkārtīgi aktīvs sabiedriski pilsonis un savas valsts un Latgales patriots Juris Viļums. Raimonds Bergmans, arī Saeimas deputāts, faktiski visu savu politisko karjeru vai lielāko tās daļu ir darbojies tieši aizsardzības un drošības jautājumos. Pilnīgi noteikti viens no kompetentākajiem cilvēkiem šajā ziņā. Arī šobrīd viņš ir valsts intereses stādījis augstāk par partijas un Saeimā risina drošības jautājums, kas ir absolūti pareizi. 4. Edgars Putra, arī Saeimas deputāts, lauksaimnieks. Māris Sprindžuks, arī deputāts, arī ar ministra pieredzi, mēra pieredzi, pārzina reģionus. Ieva Brante, Rīgas domas deputāte un pilsoniski aktīva jurista. Raivis Ragainis. Par Raivu Ragainu man būs atsevišķs stāsts. Viņš ir Jēkabpils valstspilsētas un novada domas priekšsēdētājs, bet viņš patiesībā ir diezgan vainīgs pie tā, ka Twitter konvojs vispār eksistē. Jo Jēkabpils doma bija tā, kas mums iedeva busiņu pirmajam konvojam, ar ko braukt atpakaļ. Un tā iemesla dēļ mēs palikām Jēkabpilī 2 stundas gaidīt, kad mums atbrauc pakaļ no Rīgas. Un tieši tajās 2 stundās tapa tas tvīts, kas tālāk izvērtās par šo te atbalsta lavīnu, bet ja mums būtu busiņš no Rīgas, droši vien mēs būtu atbraukši mājās un aizgājuši katrs gulēt, un diez vai tas būtu turpinājies. Andris Kulbergs, Saeimas deputāts, tautsaimnieks, enerģētiķis. Česlavs Batņa, Saeimas deputāts, pedagogs un izglītības jomas speciālists. Ieva Taranda, Jūrmalas pilsētas domas deputāte un Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktori. Agnese Geduševa, juriste, pašvaldību un reģionu attīstības joma eksperts. Ilze Ortveina, veselības nozares speciāliste. Edgars Štelmachers, uzņēmējs un vispār kaujiniecisks cilvēks, kas ir ļoti.
Andrejs Svilāns, biologs un ilgadējs Salaspils Nacionālā botāniskā dārza direktors un Salaspils domas deputāts. Anna Vītola Helviga, lauksaimniecības un ES fondu eksperta. Dāvis Melnalksnis, Limbužu novada domas deputāts, Varam departamenta direktora vietnieks un reģionālās politikas eksperts. Un cilvēks, droši vien, kura vārds īpašs komentārus neprasa, Romualds Ražuks, ārsts, Latvijas universitātes docents. Un noslēdzošajā pozīcijā ir viens no pieredzējušākajiem Latvijas politiķiem arī Eiropas padomē un valdībā un Saeimā Māris Kučinskis. Jā, tas arī laikam no manas runas viss. Vai ir kādi jautājumi? Droši. Laikam jautājumu nav. Būs pēc tam, labi. Tad es varbūt aicinātu visus kandidātus uz vienu kopbildi. Tāds mazīgs. Nāc. Es mazīšu salīdzināšu.